Nominācijā Kocēnu novada Gada lauksaimnieks. Daudzi noteikti pamanījuši, ko šo norāde ar ābolīti uz Valmieras apveceļa netālu no Gaujas tilta. Sekojot tai, var nokļūt ābolu audzētāju saimniecībā Jaunbrēmeles. Redziet, cik skaists ābels, ne? Un katru gadu viņām griež, un tā kā atbrauc, mana māmiņa atbrauc, viņa saka, ārprāt, jo tak nevienas zara vairs tām ābelēm nav. 2 metri starpā 88 ābeles, apmēram 88, labi, reiķināsim 90 reiz 280 tā visām malām, ja? Kad 250 metri, tā, un tad, ja mēs tā ejam, tad cik mums kilometri jānoiet? Iesim iekšā. Pagājušais gads saimniekiem Vizmai un Guntim Puteņiem bijis īpašs, kā lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvās sabiedrības Zelta ābele biedri, īstenojot lauku atbalsta dienestā iesniegtu projektu, viņi tikuši pie liela un skaista ābolu uzglabāšanas angāra. Mēs esam mocījušies, tas vispār vārdam neizsakāmi. Redzi, 5 konteineri var rindā štāpelēt, un galvenais, kad vajag grudens un ziemas šķirnes atsevišķi, jo viens vajag dzesēt, viens varētu tik daudz nedzesēt. Salīdzinot ar iepriekšējo noliktavu, jaunais angārs ir īsts milzenis. Ar ābolu audzēšanu Puteņi sākuši nodarboties 2000. gadā, kad dārzu ierīkošanai bijuši izdevīgi valsts subsīdiju nosacījumi. Tagad 7 hektāros aug 18 šķirņu, ap 9000 puspundura un pundura ābeles. Lielākais darbs dārzā, protams, ir ābolu novākšana, bet lielu darbu prasa arī zaru veidošana, liekšana, retināšana. Tā kā tuvākajos gados dārzu platību nav plānots palielināt, uzsvars tiks likts uz ražības celšanu. Saimniecībā ir laba sadarbība ar Dobeles dārzkopības izmēģinājumu stacijas zinātniekiem, pie kuriem jebkurā laikā var vērsties pēc padoma. Saimniekošana notiek pēc integrētās augu aizsardzības, jeb vidis audzējošas audzēšanas principiem, un gardie āboli nonāk arī skolnieku pusdienu galdā programmas Skolas auglis ietvaros. Bet viņi man stāv no jaunā gada, man atbērns vainags no āboliem šogad. Un redz, bišku tāda miziņa. Šitie tie paši visi, jā. Redz, un skaists ligals, vai ne? Un kāda viņa krāsa, viņa jānogatavina. Es saku, šitā te ir mūsu logo krāsa. Mēs gribam iet uz šito krāsu. Ļoti skaista, vai ne? Un šitais zīmējums. Es saku, citam izdāļa, citam tāda, bet taisni šitā oranžā man pat.